Sagruntējam pagājušajā sērijā radīto skaistumu, tad pie reizes paķeram šo te neglīto stūrīti, izgriežam viņu ārā, iztīram koroziju, cik nu vien iespējams, aplīmējam ar papīru skoču zonas, kuras nevēlamies pašlaik sagruntēt, jo mēs tās drīzumā metināsim. Tad sagruntējam šo te plakni, kad gruntskrāsa ir nožūsi, tad veicam šī te mazā fragmentiņa metināšanu iekšā ar pilnu šuvīti, kas arī sevi ietver 2 punktu metinājuma vietas. Tad, kad arī viss ir skaisti apslīpēs, ķeramies klāt šim te stūrim. Izmantojot leņķmēru un 100 reižu visu pārmērot, salīmeņojot un sastiprinot, turp apakaļ, panākot šīs detaļas, cik nu vien iespējams skaistu sēdēšanu vietā. Tad mēs viņu sāksim metināt pilnībā iekšā ar pilnu šuvīti. Par laimi šī detaļa mūsu donora auto bija diezgan labā stāvoklī, nenācās viņu gatavot no rokas vai meklēt vēl, sazinu, kur vēl. Tad visu skaisti iemetinam iekšā un sākam slīpēšanas darbus. Gatavo rezultātu skaties vien nākamajā sērijā.